Hello, Rīga Brenkā ir ok. Tātad, kāpēc mēs liekam vadiņus? Tātad, mums ir divi uz galvas, uz labās un uz kreisās vadiņu puslodes. Man Tatjana uzliks. Pats būtiskākais ir atcerēties pašam arī uzlikt kādreiz seansu. Tā kā paldies, Tatjana, ka tu pat teici šodien paprasīju. Viņi prasīja, gribi seansu? Es tā, ir tik daudz ko darīt, bet es saku, jā, dod šo. Un tā, tad mums ir uz galvas. Tie nolasa labo un kreiso smadzeņu puslodi. Un tad šitie te, kas uz ausīm ir, te tādi, tie ir, kā es saku, tehniskie. Jo tad viņi pārliecinās, vai tie, kas uz galvas, vai viņi visu pareizi dara. Mēs parasti prasam, vai viņi spiež vai nespiež. Tad šitie sensoriņi, kas ir, viņi neko neraida, viņi neko nestimulē, viņi tikai mēra. Un gan tur uz galvas, tur kaut kur jūs tur redzat. Un tad šitie te ir pārliecinās, vai nav kāds pārlūzes sensoriņš un tā. Viens ar vienam sensoriņam, otrs otram, un šis te vēl apakšā visai kopējai sistēmai. Un tā viņš tālāk aizsūta. Tur aizmugurā ir kaut kur kastīte. Nezinu, vai jūs varat parādīt. Halo, kur ir kastīte? Tur kaut kur ir kastīte. Reku ir atrada kastīte. Jā, reku kastīte. Un tad aiziet uz kastīti, un tad uz datoru. Un tā, tas ir par vadiņiem. Tas nemaz nesāp, un viņi tikai klausās. Citai saka, tās ir klausulītes, kas klausās. Un tur ir želēja, lai uz ūdens bāzi viņai smuk notīrās. Tā kā, čau, tiekamies seansos. Man būs seans tagad. Tā.